Esiet sveicināti podkāstā Muša. Nu kā jums pavasaris? Es ceru, ka pavasaris ir labs. Jums ir silti, jūs vairs nesalstat. Un palikuši ir daži labi vasaras mēneši, vai ne? Un tad jau atkal būs ziema. Un tas ir pats svarīgākais, ko vienmēr visiem mums vajag atcerēties, kad ziema čista vienmēr atnāks. Bet parunāsim par pozitīvo. Pozitīvais ir tas, ka šī ir 43. podkāsta Muša epizode. Nosaucām to Muša laukos. Labi, man jums tagad jāsaka. Šo epizodu mēs ierakstījām Valmiermuižā, Valmiermuižas Alus virtuvē, un tā tapa sadarbībā ar Vidzemes inovāciju nedēļu. Vidzemes inovācija nedēļa ir ikgadējs notikums, ko organizē Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Vidzemes reģionu pašvaldībām un biedrībām. Un attiecīgās nedēļas ietvaros visā Vidzemē norisinās plaša notikuma programma, kur kopā satiekas uzņēmēji, publiskā sektora pārstāvji, pētnieki un radošie profesionāļi, lai kopīgi meklētu risinājumus reģiona attīstībai un stiprinātu sadarbību starp nozarēm. Tā ir platforma idejām, drosmīgiem eksperimentiem un pieredzes apmaiņai, kur inovācija tiek skatīta plaši, no tehnoloģijām līdz pārvaldībai un kopienu iniciatīvām. Šī gan tēma bija nākamais līmenis, un tā akcentē brīdi, kad ar līdzinējo vairs nepietiek. Tā aicina domāt strateģiski, pieņemt lēmumus par kvalitatīvām pārmaiņām un virzīties uz attīstību, kas balstīta skaidrās vērtībās, sadarbībā un gatavībā uzņemties atbildību par nākamo soli. Mušas koncepts uzreiz bija skaidrs, tas te ļoti labi iedarās, jo mēs tik bieži runājam par to, kas tad ir nākamais līmenis. Un mums priekšā ir 3 brīnišķīgi stāsti par cilvēkiem, kas mēģina doties nākamajā līmenī. Un kā viņiem ar to iet? Nu, to jūs redzēsiet. Interesanti, ka mēs vienojāmies nosaukt šo pasākumu Muša laukos, un es īsti nevarēju saprast, ziniet, ka es esmu no Rīgas. Nu, man viss ir lauki. Līdz ar to es tā kā domāju un bažījos par to, vai cilvēki neapžosies, jo, nu, tomēr būsim godīgi. Nu, Valmiera jau nav nekādi īsti lauki, tā ir viena no krutākajām Latvijas pilsētām. Un tāpēc man bija bišķīt bažas, ka cilvēki neatnāks uz pasākumu, bet bija baigi forši, baigi daudz cilvēku bija, un visi šķita diezgan priecīgi. Un tur mēs ierakstījām 3 stāstus. Sāksim ar pirmo, Uģa Meldera stāstu Zīmes. Mans stāsts ir, izvēlējos tādu vienkāršu tēmu, kas katram varētu būt bijusi dzīvē vai ir, sevišķi visi tie, kas ir 40+ un redz, ka tāda nav maz. Tie, kas ir jaunāki, saprot, ka tēma var likties dīvaina, bet kaut kad ap to vecumu iestājās tas gadījums, kaut kas dzīvē jāmaina. Nu, tā arī iestājās. Un apmēram pēc iepriekšējās krīzes, 11. gados, sāka parādīties podkāsti, TEDx, YouTube, vispārējais pieredzes izglītības semināri, uz kuriem daudz devos un klausījos, ko varētu dzīvē darīt, lai mainītu, jo bija daudz darbiņu, likās kaut kā mazāk vajadzētu strādāt. Un vienīgais, ko tur iemācīja, vajag maukt, nedomā, viss izdosies, tu tikai, saprotat, jā. Tātad viens solis līdz bankrotam. Un es sāku augt vairāk, vēl vairāk strādāt. Rezultāti tas nedeva. Sieva līdzīgi darīja. Izauga 2 bērni, pēc tam vēl viens bija, un tad sapratām, ka jāsāk kaut kas mainīt. Un izdomājām, ka vajag kaut kur aizbraukt no Latvijas. Nu tā, kad uz ilgāku laiku iegūt kādu jaunu pieredzi, atslēgt telefonus, viss klasiskais variants. Sapratām, ka tas varētu daudz maksāt, es uzreiz atmetu ideju. Tā nav mana tēma, viss, kur ir daudz naudiņu vajadzīgi, un sieva teica, ka ir varianti. Ir ciguna retrīts, joga, elpošana. Palikām pie tā, ka jākrāj nauda. Tā teikt, atgriezāmies pie naudas jautājumu, un naudas nebija daudz, jo pārsvarā viss aizgāja manos uzvalkos un degvielā. Un tad mēs sākām tādu metodu krāt naudu, 2-latniekus metām burkā, un es tā kā pareiķināju, apmēram 20 gadus vajadzēs, lai sakrātu naudu, bet apmēram ap 2015. gadu bija daudz skaidrās naudas tirgu, un es arī biju nozarē, kur ir nelegālā nauda. Tas, protams, nav tik, tā nebija gluži marihuānas pīpēšana, bet mēs pelnījām. Gada laikā mēs sakrājām 1000, 2 gadu laikā 2000, un sapratām, ka tā lieta strādā, sākām domāt, ko ar to naudu darīt, un tad mums draugi ieteica noskatīties filmu, un te stāsta tā kā pa vidu ir iestarpinājums. Mēs izvēlējāmies ļoti banālu metodi savas problēmas risinājumam. Mēs noskatījāmies filmu par Santiago ceļu un domājam, kad jāiet. Noskatījāmies ļoti iedvesmoti, un tad mēs atcerējāmies, ka pirms 5 gadiem mūsu draugi jau stāstīja par to Santiago ceļu, viņi tur bija bijuši. Un tad, kad viņi par to stāstīja, bija tāda sajūta, ka tā ir kaut kāda militāra sektantu tāda organizācija. Vienvārds sakot, tas nav normāli. Bet nauda bija sakrāta,
Un tajā brīdī, kad pieņemām lēmumu, ka mums jādodās braucienā, sākās zīmes. Tā kā latviešiem ir, ka nevajag braukt. Pirmkārt, visi draugi, tuvākie latvieši, deva tādu iedrošinošu ceļu maizi, teica, tas stulbi, jo tur viss ir komercializēts, man čoms bija. Tur vairs nav tā kā kādreiz, visur ir elektrība, spāņi visur prasa naudu, un tas vairs nav tā. Un ir Latvijas meži. Ko jūs darīsiet ārzemēs? Jūs iztērēsiet naudu. Vienvārds sakot, viņiem skauda. Sākās nākošā problēma, jo ir jau pirmais naudas bagāža, kad braukt. Un sapratām, ka jābrauc ir tad, kad ir nesezona, kad nav darbiņa, man tas ir rudenī, sievai vasarā, tā tad jau nesakrīt. Un pieņemām lēmumu, ka brauksim tad, kad man nav sezona, jo uz to brīdi es biju nedaudz pelnošāks. Savukārt sievas biznesa bija saistīts ar to, ka uz Ziemassvētkiem visi viņa klienti iet jaunās mājās, viņi tā kā mākslinieci dizaineri. Labi. Braucam rudenī. Piezagās nākošā problēma. Bērns iet skolā. Kaut kur jāatstāja. Tā bija mazākā problēma, jo otra problēma bija suns labradors, kurš bez mums dzīvot nevarēja. Atradām, kur bērnu atstāt, atradām, kurš suni pieskatīs. Pēc tam cilvēki saprata, ka mēs braucam uz 1,5 mēnesi, un suņa problēma palika vēl lielāka. Suni mēs pierunājam, ka pieskatīs mūsu meitas klases biedru ģimenes. Nostrādāja, jo viņi ātri aizgāja apelsuns, jo sunim bija savas dīvainības, viņš neatsaucās uz vārdu, neklausīja. Vienvārds sakot, suns bija nevadāms. Nākošais, kas piezagās, kad tā saucamā nesezona, kad nekad nav darba, sāk pieteikties ļoti daudz interesantu projektu, kuros arī bija paredzēta nauda. Bija ļoti grūti viņus sākt atteikt, jo nebūšu uz vietu. Pēc tam bija nākošā problēma, kā tur vispār nokļūt. Lielākā problēma, gandrīz kāpēc neaizbraucām, bija tas, ka, ja mēs braucam nesezonā, mēs nenopelnīsim naudu, mums nebūs nauda, mēs atgriezīsimies, turpināsies nesezona, mums nebūs nauda vairs. Un tad mums bija ideja, ka viss ir tik slikti, mēs atbrauksim, pārdosim māju, dzīvosim pie vecākiem. Jo bērni jau ir lieli, viena daļa augstskolā, viens skolā, tas tā kā normāls lēmums atgriezties ģimenē. Aizbraucām, turpinam krāt, un pienāk diena, kad jāpērk biļetes. Un es savu mūžu nebiju iedomājies, ka tiešām zīmes no kosmosa nāk visu laiku, nekur nevajag braukt. Galvenais nebraucat. Un tad, kad nopirkām biļetes, tad naktī gulēt nevar. Es pirmo reizi piedzīvoju tādu momentu, ka tiešām ir satraukums, jo liekas, viss lēmums ir pieņemts, jābrauc. Nākošā dienā sākās visas mistikas, kas var būt pēc kārtas. Zvana, viss tikai jūs varat novadīt šo lielisko festivālu. Un sauc summas nelietīgi. Cik ir paredzētas budžetā, kuras ir lielākas nekā tas budžets, pa kuru mēs braucam uz Spāniju. Bet es biju vīrietis, no visa atteicos. Pienāk tā diena, kad būtu jābrauc, tas brīdis, vasaras beigas, sākam meklēt atsauces internetā, un visur kā viens tiek rakstīts, ka labāk nebraukt. Un mēs šīs atsauces lasam latviski un saprotam, ka ir visi traki. Sākām meklēt angliski, un tas tāds tā kā hintiņš visiem, un tur pilnīgi pretēji. Braucat, visi forši. Un tajā brīdī tāds līdzsvars. Kā tas ir, kad vieniem ļoti nepatīk, un otri tā kā ar visiem padomiem. Kā vajag darīt, kur vajag darīt, kāda grāmata jāpērk, kādi apavi. Tur tas, šitais, tas, tur ejat, tur neejat. Vienmēr sakot, mums tas viss ļoti patīk. Nopērkam grāmatu Amazonā, un es to grāmatu atšķiru un saprotu, ka vieglāk ir tiešām nebraukt. Jo visas tās kartes, viss tik sarežģīti, vienmēr sakot, viss ir ļoti traki. Bet esam izdzīvojuši līdz septembrim, kad ir septembra beigās jālido, un pēdējā nedēļā aiziet pilnīgi traki. Viss ir slikti. Rausta uz visām pusēm. Mājai pēkšņi kaut kāds remonts jātais. Mašīna sāk plīst. Viss notiek tā, lai vieglāk neaizbrauktu. Bet pārdzīvojam to momentu, un ir īstā diena lidostā. Ieejot lidostā, iestājamies rindā, un lidmašīna saplīst. Mūsu acu priekšā citu piedzena, nomaina visus tos šoferus lidmašīnas, un mani bail lidot. Vēl labāka zīme, kā nebraukt nav. Lidmašīnu nomaina, piloti citi. Viss slikti. Stāvot rindā, es visu laiku čekoju un nekrīt kontā naudu pa vasaras darbiem. Tā tīri neko uz tādām mazām nulēm jālido. Uz 1,5 mēnesi. Labi, tas vēl tā.
esam pieraduši dzīvot taupīgi. Jau 10 minūtes pirms iekāpšanas lidmašīnā iekrīt ziņa, kad pārlidojums, mēs caur Londonu lidojam uz Franciju, ir atcelts tas otrs reizes. Atkal zīme nevajadzētu. Kāpjot lidmašīnā, sazvanam Francijas draugus un sakam, nopērkat mums biļetes kaut kur Francijā tuvāk Pireneju kalniem. Un iekāpam lidmašīnā, nezinām, kas būs tālāk. Iekāpjam lidmašīnā, izkāpjam Londonā un uzreiz pirmā ziņa ātri jātiek uz citu lidostu. Ir biļetes. Mēs vispār nesaprotam. Tiekam uz otru lidostu, tiekam uz to Franciju, un tad viņi saka, izkāpjam Francijā, esam priecīgi, spīd saule, viņi saka, jūs esat Tulūzā. Mēs tā visu forši, viņi saka, tur tagad ir visvairāk nelegālo emigrantu Francijā. Viņi grib ēst, un viņiem noteikti patiks jūsu mugursomas. Virzaties pa mūsu izstrādātu maršrutu, mūsu izveda pa pilsētu ar telefonu, kāpat tur, tanī tramvajā, tur izkāpiet ārā, tur neiet, tur, un tikām līdz vilcienam, braucām ar vilcienu, ar pārsēšanos, nonācām beigās gala punktā, pārguļam, un nākušā dienā mums jātiek ir jau Pireneju kalnos, lai sāktu maršrutu. Visas tās zīmes visu laiku ir tādas, ka nevajadzēja braukt. Un es tenī brīdī pamostos no rīta un domāju, ka šis rīts ir vislaimīgākais, esam jau praktiski gala punktā, un iekāpjam tenī vilcienā, kas ved uz to pilsētiņu, kuras nosaukumu nezinu neviens, kaut vai 100 reizes gājis to pārgājienu, viņa 8 vārdi, tur pa vidu tos pārējos vārds neatceras, un iekāpam vilcienā, un tur tikai brauc tie cilvēki, kas brauc uz to pārgājienu, un viņi visi ir piedzīvojuši kaut ko līdzīgu pēdējā pusgada laikā, viņi visi sēž nobijušies, nerunā un skatās vienā punktā. Vispār nav skaidrs, kur braucam. Šausmīgs pārbījiens visiem, un nonākot gala punktā, visi nesarunājoties, tie cilvēki arī aiziet uz to starta punktu. Starta punktā mēs ar sievu ritīgi laimīgi, kad mēs esam tikai 8 cilvēki un tik agri pamodāmies un laicīgi pabeigsim pārgājienu, un tur mums paziņo steidzaties, jūs esat pēdējie, pārējie izgājas 6 no rīta. Mēs sākām iet ātri, jo viņi teica, ka tur tie, kas nav bijuši tajā pārgājienā, īsumā tur jāpaspēj līdz naktsmītnei, lai jūs piereģistrētu, vispār jādabū, lai tur ir naktsmītne, lai jums ir vieta, jāizmazgā drēbes, jāpēd šausmīgi negaršīgs ēdiens, jāiet gulēt, līdz 10 no rīta atkal jāmostās. Bet tanī pirmās dienas posmā ir tikai viena gulēšanas vieta, un uz turieni jāpaspēj, lai vispār ielaiž tur. Mēs ejam kalnā un apdzenam vīrieti, kurš jūtami klibo, un viņam ir kruķi. Un mēs vēl nolēmām, ka mēs neesam īsti kristieši, bet mēs pie sevis nodomājam, viņš noteikti nepaspēs. Un mēs arī viņam nepalīdzējām, jo mēs nebijām kristieši. Bet līdz pirmam krodziņam kalnā viņš mūs apdzina. Un jau sagaidīja mūs, un viņš dzēra alu un arī vēl smēķēja, kas šausmīgi sita man pa nervu, jo es tad biju atmetis. Bet izrādās, viņš bija vietējais un kalnos vietējiem iet vieglāk. Tanī brīdī jau sākās nākušais stāsts. Principā es stāstu pabeidzu ar domu, ka, ja jūs kaut ko izdomāsiet, visi teiks, ka nevajag. Un visu laiku būs zīmes. Nereāli daudz. Paldies, Uģi, par to, ka tu mums izstāstīji šo brīnišķīgo stāstu. Un Santiago ceļš patiesībā ir tāda tēma, kas ik pa brīdim parādās mums podkāstā. Ir ļoti interesanti īstenībā paskatīties. Es domāju, ka kaut kādā brīdī mēs pat varētu uztaisīt atsevišķo Santiago ceļa epizodu, kur mēs atminētos, kādi visādi stāsti ir bijuši par to, kā cilvēki gatavojas, kāds baigi gatavojas, kāds meklē zīmes, kāds negatavojas, kāds vienkārši aiziet. Un kas notiek ar cilvēkiem pēc tam, kad viņi ir izgājuši šo te Santiago ceļu? Ja jums patika, kā Uģis Melders runā, jums noteikti patikt arī tas, kā viņš vada pasākums. Viņš ir kultūras projektu vadītājs Valmieras kultūras centrā, bet viņš ir arī pasākuma organizators un vadītājs ar 25 gadu pieredzi. Un no viņa enerģijas varēja saprast, ka pasākumu, ko viņš vada, noteikti ir baigi forši. Un es domāju, ka jūs arī to noteikti varējāt nolasīt. Ko laiks nākamajam stāstam? Un tas nāk no brīnišķīgās manas stand-up kolēģis un brīnišķīgās un talantīgās improvizators Mairitas Rosickas. Un viņa stāstīs par tādu lietu, par kuru jūs noteikti daudzi 2025. gada vasarā lasījāt mēdījos. Mairita Rosicka festivāliņš. Kā jau teicu, man sauc Mairita. Prieks iepazīties ar jums visiem.
Jā, es gribēju izstāstīt, kas notika ar mūsu projektu šajā vasarā, kurš sākās, varētu teikt, apmēram tieši gadu atpakaļ. Un atceros to visu ar daudzām dažādām emocijām. Vienmēr sakot, es nezinu, vai zināt tādu mazu ciematu kā Skujene? Zinām, jā? Nu, lūk, es nezināju, man nebija nejausmas, kas ir Skujene, pat esmu Siguldiete, bet par Skujeni es dzirdēju pirmo reizi. Mēs braucam uz Skujeni, skatāmies, nu tur tāda pamesta mūža, ja? Tur ir pamesta mūža, neviens tur neko nedara, nekas tur nenotiek. Un mēs tur pa logu ielienam iekšā, lai vispār apskatītos, kas tur kā tur tā viesi iekšā izskatās. Nu kapritons, jā. Tur ir daudz visādas pamestas drēbes un burkas un ļoti daudz šņapa pudeles par brīnumu. Un var redzēt, ka cilvēki ir sēdējuši uz auto sēdekļiem iekšā mūžā un maukuši spiritus, ja, kā saka. Lūk, un tad mēs esam izlēmuši, kad mēs, bariņš draugu, kuriem ļoti patīk, acīm redzot, darīt šādas lietas, esam norunājuši ar vietējo baznīcu, kad mēs gribam pārņemt vadībā šo mūžu un kaut ko darīt lietas labā, un mums ir pirmā talka. Un mēs atradām ļoti daudz ko. Mēs atradām SVH, roka, alus buņģis un pudeles. Mēs atradām pilnus pamperus, jā, un mēs atradām bamperi, mēs atradām ļoti daudz, kā jūs minēju, šņaba pudeles, un mēs tīrījām to mūžu, ar lāpstām veselu dienu, kamēr mēs viņu kārtīgi iztīrījām. Kas man visvairāk patīk, kur man teica, baznīcā teica, kad jūs tur tīrat, ja, uzmanīgi ar to mūsu bibliotēku, mums tur ir ļoti svarīgas grāmatas, ja, un proti es ienāku tajā nosacīti bibliotēkā muižā, un tur ir tāda milzīga čupa ar kaut kādiem vēl atkritumiem apkārt, no kuras es izvalku 19. gadsimta grāmatu, uz kuras ir uzlīmēta lapiņa, ļoti ekskluzīvs eksemplārs, saudzīgi izturēties. Es tā saudzīgi izturējos, izņēmu viņu no tās sūdu čupas un noliku uz tā plauktiņu. Mēs atradām kāzu bildes, mēs atradām šitos te miršanas apliecības, daudz, ko mēs tur atradām. Lūk, mēs tur tā kā darbojamies, un ja viena talka, otra talka, un kas man visvairāk fascinē, tu visu laiku atrodi mēslus. Tu vienkārši izej ārā, parocies, un tur ir mēsli. Šīfera gabali. Tur varēja ņemties. Tur joprojām visticamāk ir mēsli, kaut kur aprakti. Acīm redzot tā, kādreiz 90. cilvēki darbojās, mēs mēģinājām tīrīt, cik varējām tīrīt. Ja? Mēs varējām tīrīt. Lūk, un tad mēs izdomājam, ka mēs gribam šajā vietā organizēt festivālu. Likās ļoti skaista vieta, un kaut kā šis viss ir, jāiztīra. Un tad viens no tiem izaicinājumiem bija, kad, protams, kad tev ir milzīga teritorija, bet mums vajag tieši ielikt skatuvi tur, kur nevar tikt klāt. Loģiski, bet kam tev vajag tā kā vairāk tā kā izaicinājums, lai pierādītu sev, ka tu vari nodarboties ar kaut kādu pilnīgu bezjēdzību. Lūk, mēs izdomājam, mums vajag ceļu. Mēs prasam, cik maksās ceļš? 8,000. Mēs skatāmies riņķī, tev ir 8,000? Nē, man nav. Tev ir 8,000? Man nav, bet mums vajag ceļu. Labi. Mums tur ir viena pamesta būda. Mēs savācām no vietējos traktoris un vēl visu kaut ko, mums tur visi vietējie palīdzēja. Mēs savācām no šīs te saplīsušās kūts milzīgus ķieģeļu gabalus, salikām ķieģeļu gabalus, atplēsām asfaltu, no turienes savācām smiltis un pārlikām un sataisījām paštaisītu kaut kādu izdomātu ceļu, lai varētu tajā tikt iekšā tehnika, lai varētu izveidot skatu. Tā mēs lēnām garā darbojāmies, katru nedēļas nogali pa lielam braucām uz turieni, tīrījām, meklējām mēslus, vedām mēslus ārā, vedām mēslus ārā līdz vienu dienu. Es personiski nebiju klāt, bet man tika ziņots, ka cilvēki sēdējuši turpat pie muižas, pie ugunskura, un ir bijusi tāda dīvaina, bazoša skaņa. Un tad viņi sapratuši, ka ap viņiem sāk ļoti aktīvi, agresīvi lidināties ļoti daudz lielas meža bites. Un no kurienes šīs te meža bites izlīd? Turpat tās muižas sienā dzīvo
vesela kolonija ar meža bitēm. Mēs te nolikām tā kā, mēs izdomājām, ka mēs baigā bitinieki, mēs nolikām stropu tā kā, lūdzu bites, te ir forša māja, ejiet uz turieni. Bitēm bija vienalga, viņas palika tur, kur viņas palika. Mēs izdomājām, ka mums viņas netraucē, mēs viņiem netraucēsim, lai tad viņas tur dzīvo. Jo es kategoriski iebildu galināt bites. Man likās, tas tā kā ir bišku pat rāku, ko mēs varam šobrīd izdarīt. Un tā mēs tur dzīvojamies, un kas man ļoti patika, gan ir pati skujiena, tas bija tāda, nu kā saka, mēs tāda laukos, ja, tur es izbaudīju to kultūru, kāda ir ciematā, kur viens otru pazīst. Un vienam no mūsu kolēģiem bija paņemts suns, kurš bija ļoti slikti audzināts, un viņam ļoti patika vienkārši vazāties riņķī apkārt. Un, protams, tas bija viens moments, ka šis suns vienkārši nav. Viņš ir pazudis no mūsu teritorijas, mums viņš ir jāmeklē. Pirmā vieta, uz kuriem mēs, protams, dodamies, ir vietējais veikals. Nu, un es ierodos vietējā veikalā, un man pretī ir pārdevēja, kura es viņai saku, jūs esat redzējuši suni, mēs pazaudējām suni. Un skatās, melns suns. Tā, klausies, uz kurien viņš aizskrēja? Tā, jums ir jābrauc uz turieni. Ok, skaidrs. Mēs braucam uz turieni, mēs braucam uz Krāmu muzeju. Starp citu ļoti skaisti muzejas, Skujienē noteikti iesaka aizbraukt. Es aizbraucu uz muzeju, ieeju iekšā muzejā. Mēs jau pazīstam, mēs jau tur bez klauvēšanas. Melnu suni esat redzējuši? Nē, es neteicu melnu. Jūs suni esat redzējuši? Melnu? Jā, melnu. Jā, jums jābrauc ir uz turieni. Tātad mēs jau zinām, kur tālāk suns ir nokļuvis. Nu, un tad mēs ierodamies tur, kur mums teica, kur vajag ierasties, un jā, mūsējais skraidīja ļoti priecīgs pa lauku. Pēc tam, protams, ļoti ātri Facebookā tika noziņots, ka suns ir atrasts, un viss ciemats zināja, ka tas ir mūsu suns. Tā kā nākamreiz vienkārši mums tika piezvanīts, jūs suns atkal atrodas tur un tur. Skaidrs, jā, mums viss kārtībā, mēs visu saprotam. Bet man ļoti patīk šī ļoti ātrā informācijas ķēde, kurā viss tika noziņots. Nu, lūk, un tad ir jāveido pats festivāls, mums ir palikušas pāris nedēļas pirms paša festivāla, mums ir jādara visi iespējamais, ko vien varam izdarīt, un viena no lietām, ko mēs gribējām darīt, ir, mums bija jāizguldina ap 40 māksliniekiem, un, protams, mēs gribējām būt tādi ekskluzīvi un smalki, un mēs domājām un apsolījām, ka būs šīs te glam camps, ja, skaists tādas telts mēs izīrēsim, un turpat pie amatas jūs varēsiet dzīvoties, un būs ļoti skaisti, ļoti eleganti. Un, protams, kad mums pēdējā brīdī atcēla rezervāciju, mēs viņas varējām dabūt no citas kompānijas pa 2 reizes lielāku naudu, tāds budžets mums nav, bet kaut kā viņi mums ir jāizgulda. Ko mēs darīsim? Te ir tāda viena veca māja pretī muižai, kur nav ne elektrība, ne logi, un vienā vietā arī nav siena. Man liekas, ka tā būs laba vieta, kur izguldināt māksliniekus. Bet mums arī nav tik daudz krāsas, un mums arī nav tik daudz laika. Bet kaut kā ir jāuzfrišina šī pamestā māja bez sienas. Tāpēc tā vietā, lai mēs krāsotu sienas, mēs vienkārši uzpūtām rakstus dažādus ar parasto pušamo krāsu no depiņa, ja? Un, protams, ka gultas mums arī nav. Kas mums ir saziedot matrači, kur kādus matračus ziedo, brūnā krāsā. Nu, redziet, un beigās tie mākslinieki, kuriem bija bildē atsūtīt balta, skaista, liela, plaša telts, amats krastā, viņi ienāk, Pritonā, godīgi sakot. Es nezinu, kādu vēl vārdu tam varētu nosaukt. Jā. Jūs varat iedomāties to skatu, kādā viņiem nācās dzīvot. Un, protams, arī, kā es minēju, elektrības tur nebija, bet taču Pepko ir lampiņas uz baterijām. Taču beidziet, viss problēmas ir atrisināts. Tā viņi tur ļoti skaisti dzīvoja. Virtuves mums arī, protams, nebija, bet tur bija pamats šķūns. 1, 2, un mēs arī to šķūnu pārtaisījām par nosacīti interesantu virtuvi. Un mēs tur dzīvojāmies un mēģinājām uztaisīt visu, ko varējām uztaisīt, un mēs arī sapratām, ka mums augšā muižā ir ļoti skaisti bēniņi, kur var izguldīt arī ļoti daudz cilvēkus. Bet ir tāda mazs, bet viņu tur nav grīda, tur ir smiltis. Tad mēs nopirkām agroplēvi un izlikām to ar skoču. Kopā ar pāris nevajadzīgiem baneriem un uztaisījām tādu skaistu vietu, kur izskatījās, ziniet, ja esat redzējuši to filmu Pludmale ar Leonardo DiCaprio, apmēram tāda tā kā atmosfēra tur tiek nodota. Bet, mēs domājam, cilvēki taču brauc uz festivālu ne jau uz 3 zvaigžņu viesnīcu vai kas tam līdzīgs. Taču ir kaut kā jau mēs taču te
varam forši padzīvoties šīs te pāris dienas festivālā. Nu, lūk, un darbojamies, daramies, skrienam, daram visu iespējamo. Un ir pirmā festivāla diena. Un, ziniet, viena no lietām, kas festivālā ir ļoti svarīga, ir mūzika, gaismas, ja, skatuve. Mums ir daudz DJ no ārzemēm. Un tāda lieta, ka nav elektrība, diezgan ietekmēja pirmo festivāla dienu. Un mums skatuves nedarbojas, neviena, jo nav elektrības. Nav. Un viņi ņēmās visās iespējamās pusēs, visi skrēja, un tur izrādās, es nezinu tos elektrības terminus, bet vienmēr sakot, ir tā kaut kāda kaste, kas savieno ģeneratoru ar amplifiers vai kaut kas tam līdzīgs. Pilnīgi jauna tehnika, principā bija tikko atvesta no Polijas un nestrādā. Un līdz brīdim, kad viens no mūsu brīvprātīgajiem bija pilnībā izdedzis, viņam bija pilnībā viss apriebies, viņš gribēja braukt mājās, un viņš vienkārši neizturēja. Un viņš aiz dusmām nolamājās krieviski un uzspēr tai kastei. Un tajā brīdī, kad viņš uzspēra, no kastes atdalījās vats, kurš izrādās bija vienkārši nepareizi ielikts. Problēma tika atrisināta. Jāsaka, nākamajā dienā tā tika atrisināta, un pirmajā dienā festivālā mums darbojās tikai pie mūžas mazā skatuve. Nu, lūk. Toties, lai viss būtu tā bišku interesantāk, viens no mūsu visi galvenajiem dīdžiem, kuram bija jāierodās Latvijā no Los Angeles, nokavēja savu ceļojumu, nokavēja savu lidojumu. Nu, un tad mēs tā kā sarunājām, ka mēs kaut kādā veidā palīdzēsim atrisināt šo risinājumu, un tad viena komanda ir aizņemta risināt ar šo. Visiem pārējiem ir jādarbojās, ar ko viņi grib nodarboties. Pirms es eju pie galvenās tematikas, aizmirsu vienu lietu, vēl izstāstīju, kas mums notika pirms festivāla. Proti, festivālā mums bija tāda no izgrieztiem dažādiem paneļiem, tā kā ļoti skaisti, no finieru izgriezta tāda skatuve, kur bija pie 100 finieru dažādu rakstu gabaliem, kas bija jāsaliek kopā, konkrētās krāsās katram bija būt jānokrāsotam un jāuzliek, viņa bija 20 pār metra platumā un, ja nemaldos, 8 metra augstumā. Un tam galvenajam meistaram, kurš tā kā taisa šo te skatuvi, viņam tas aizņemts vienu dienu, viņš ļoti ātri saprot, kur kas, saprotiet, ka cilvēks strādājas dienā, gadiem, viņam jau ir izveidojusies kaut kāda sistēma. Un viņš arī nokavēja lidojumu un neierodās pirms mūsu festivāla. Un tad ir mēs, visi pārējie, kas pirmo reizi kaut ko tādu redz savā dzīvē, mēģina no šiem te finieru gabaliem kā puzli liekt lietas, un tad mēs, principā līdz nakts vidum ar mazu ģeneratoru ievadītu gaismiņu krāsojam un mēģinam saprast, kurš gabals ir kuram domāts, un, protams, viss pārējais tiek aizmirsts, jo mums vienkārši ir jābūt tai vienai skatuvei, no kuras tāpat jēgas nebija, jo nebija elektrības. Nu, lūk, mēs tur tāds skrienam, tur mēģinam visu saprast, kas tur notiksies, tur elektrības nav, tur tas, tur šitas, un zin kā vēl pirmā diena kaut kādas lietas nav tur nolikts līdz galam. Un, protams, kad ierodas mūsu mīļākie draugi, 9 ekipāžas. Vienkārši drasē iekšā. Un es apstādinu vienu no mašīnām, un es saku, es atvainojos, uz kurieni jūs braucat, un man vienkārši atbild, es strādāju, un aiztais logu, un aizbrauc projām. Un es tagad nāku ar viņiem runāties, un saku, kas tagad notiek, kāpēc jūs esat šeit, jo, skats ir vienkārši fenomenāls, ja? Mēs esam braukuši strādāt, darīt savu darbu. Un mēs sarunājam, es saku, labi, jūs braucat darīt savu darbu, bet mums ir daudz cilvēki, kas nav latvieši. Mums ir cilvēki, kas nezina Latvijas likumdošanu un arī nezina latviešu valodu. Es ļoti ceru, ka mēs varam būt cieņpilni, sirsnīgi, jo iepriekšējā festivālā mums jau ar šo bija problēmas. Man jau nebija uzticamība no viņu tā kā attieksmes, ka tas varētu tiešām arī būt cieņpilni. Man tika solīts, ka viss būs ļoti labi, mēs vienkārši daram savu darbu, mums viss ir kārtībā, mums ir laba arī humora izjūta, ne par ko nevajag uztraukties. Ja kas man zvanīšot? Protams, ka situācija bija pilnīgi pretēja un pilnīgi absolūti citādāk. Un tad, principā, es pavadīju es nevarēju risināt pilnīgi nevienu citu problēmu, kā
policijas klātbūtni. Jo cilvēki ir neizpratnē par to, kāpēc viņu telts tiek izārdīts, cilvēki ir neizpratnē, kāpēc viņu karavānās lien iekšā bez atļaujas un kas vispār šeit notiek. Bet vismaz kaut kāds actions notika, kamēr nebija elektrības. Un mēs tur visu savā nodarbā darbojamies, viss ir tā baigi forši. Un tad jau ir otrā diena, elektrība ir, viss ir kārtībā, un atkal ierodās ekipāžas, bet šoreiz ar robežsardzi. Jo mums taču ļoti daudz cilvēki, kas neizskatās pēc latviešiem, viņiem noteikti ir jāuzprasa vīzes festivāla laikā. Es nezinu, kā jūs, bet kad es eju festivālā, tusējos pļavas vidū, es pasi neturu sev kabatā, ja? Bet, acīm redzot, šajā festivālā, diemžēl, tā bija nepieciešamība. Un kas likās tā visforšāk un visinteresantāk, kad šos jautājumus tika prasīt arī māksliniekiem, kamēr viņi uzstājās. Jo tas bija tā kā, vai tagad, vai nekad. Ja? Vai tagad, vai nekad. Mēs nevaram pagaidīt to stundu, mums jāiet ir tagad. Un ja cilvēks dejo un klausās mūziku, tad tas ir tieši tas brīdis, kad ir jāprasa vīza. Bet, protams, mums personīgi vispār nevajadzētu uztraukties, mēs esam baltā krāsā, mums vīzu neprasītu. Ja? Tas tiek prasīts tikai cilvēkiem, kuri ļoti, ļoti āršķirīgi izskatās kā ne latvieši. Tā mēs mēģinām kaut kā savākties, mēģinām visi kaut kā saprasties, un godīgi sakot, viena lieta, kas ar visu šo lietu, kas notika, bija tas, ka cilvēki savā starpā palika ļoti draudzīgāk, vēl draudzīgāk, un tā atmosfēra, kādu mēs gribējām festivālā, neskatoties uz to, ka tā tika tā kā savā ziņā bojāta no ierēdniecības puses, tad mēs paši savā starpā bijām tiešām ļoti, ļoti saliedēti un savā starpā komunicējām par to un atbalstījām viens otru un viss bija ļoti, ļoti feini. Tad ir 3. festivāla diena un lai jūs saprastu manu mentālo stāvokli, es iznācu no ofisa halātā ar viskiju glāzi. Un man prasa, kāpēc tu tā izties? Es saku, es vairs nevaru. Es esmu mājās, viss man vienalga. Tā es tajā halātā ar to savu viskiju glāzi staigāju riņķī apkārt, un man tiek paziņots, kad ir ieradusies policija un grib ar mani runāt. Domāju, es gribēju ar kādu foršu džeku parunāt, nevis tā ar policiju ņemties kurvo dienu. Bet tā izrādās bija pašvaldības policija, un visi cieņa pašvaldības policijai ļoti, ļoti skaisti saruna, un viņam, protams, ir jāizdara savs pienākums, jo viņam arī valsts policija nodevusi informāciju, un viņam ir jānāk pārbaudīt šī informācija. Un mēs stāvam festivāla vidū, apkārt skan mūzika, gaismas, un viņš saka, man saka, ka jums nav elektrības šeit. Mēs paskatāmies pa labi, pa kreisi, skaidrs, kāda starpība. Viņš saka, man arī teica, ka jums nav apsargi. Tieši tajā brīdī ar kebabu rokās aiziet apsargs. Saka, ir. Man saka, ka jums nav māsiņa. Es saku, ir, bet viņi nesēž tajā lielajā kurtkā, jo ir plus 25 grādi. Viņi ir topiņā, bet mums ir māsiņa. Un tad viņš tā kā redzēja nedaudz to izmisumu, kādā es te cīnos ar visu. Un cieši man samīļoja, iedeva man veiksmi un devās projām. Pēc tam es ieeju bārā un pie manis pienāk kaut kādu latviešu, nepazīšu šos te čaļus. Viņi saka, Mairit, kāpēc tu apskaujies ar policistiem? Un es neizpratnēju, tu arī gribi? Es to pasaukšu nākamreiz, ka viņi atnāks, nekāds problēmas, mēs visi varam sarunāt. Un tā mēs tur cīnījāmies, un ko es gribu pateikt ar to policiju? Mums jau nebija nekādas problēmas, ka policija brauc un dara savu darbu. Bet policija, diemžēl, tajā festivālā, tā sajūta bija tāda, ka jūs visi noteikti esat noziedznieki. Pilnīgi visi. Man vienalga, kas tu esi, kas tev mugurā, tu esi noziedznieks, jo tu atrodies šajā festivālā. Un vienkārši ar šādu, tādu attieksmi, viņi ir ļoti subjektīva, ja? Viņa nav objektīva un pilnīgi cilvēki tika terorizēti tādā ziņā, ka cilvēks atziet padējot, atnāk apakaļ un viņam telts, visas iekšas mantas ir ārā pļavā, lietu un dari, ko tu gribi. Un sajūta ir, protams, tāda diezgan nepatīkama. Un tad ir 4. festivāla diena. Es joprojām esmu halātā un es domāju, šī ir tā diena, kad viss mēs šito izdzīvojam, visi baigi forši, neskatoties to, ka mums ir bijusi policija, mums ir bijusi pašvaldības policija, mums ir bijusi robežsardze, mums ir bijusi pat SAPS. Mēs esam bijuši bez ātrās palīdzības. Tajā brīdī man vajadzēja sev uzšaut. Kāpēc es tā domāju?
Kāpēc es tā aizdomājos? Nu, un tad pie manis pieskrien arī viens no brīvprātīgajiem. Mairiet, mums ir situācija. Tev ir jānāk mūsu glābt. Es dodos un es redzu, kad ir jauneklis guļ uz zemes, vēmekļos, un blakus ir tēvs. Es saku, un kas šeit notiek? Mēs kontrolējam situāciju. Es saku, forši, kāda situācija šeit tiek kontrolēta, jo šeit guļ cilvēks ar vēmekļos. Izrādās, tas bija viņa 17-gadīgais dēls, un ieradās policija un teica, lai es zvanu ātrai palīdzībai. Kamēr es atradu ātro palīdzību, kamēr ātrā palīdzība atrada mūs, Džeks jau bija svaigs kā putniņš, sēdēja un smaidīja kā mājas saulīt un teica, ka viņam viss kārtībā, viņam mamma braucot pakaļ. Nu labi, viss kārtībā, un es domāju, nu labi, no šito ātrā palīdzību esam izturējuši, nu, principā visu, jā, nu, ko vēl jūs varētu man iedot? Un mēs sēžam ofisā un saprotam, nu, kad pēdējā diena viss ir izturēts, nu, ko tik var vadējām, to arī izturējām, līdz pie mums ieskrien vēl viena mūsu brīvprātīgā ar bļāvieniem, jāskrien palīgā uz pļavu, kur mūsu man ļoti tuvs draugs, kas bija atbraucis ciemos no Nīderlandes, pļavas vidū bija kaut kā ne tā staigājis un salauza kāju. Un es atkal saucu ātro palīdzību, un atnāk ātrā palīdzība, un es viņiem saku, nu, protams, man jau vairs arī, nu, es tur tajā halātā stāvu pļavas vidū, un es saku, nu, viņam tiešām lausta tā kāja, un tā sieviete paskatās uz manis ar visjocīgāko acu skatienu. Viņa saka, viņam pēdi ir uz otru pusi. Kā jums šķiet? Kā jums šķiet? Nu, lūk, un tad viss kārtībā. Godīgi sakot, es pat biju baigi forši, baigi feini, ka viņš to kājas salauz. Viņš beigās palika Latvijā 2 mēnešus, un mēs dabūjām ļoti forši ar viņu patusēt vēl nākamos 2 mēnešus. Par to, vai viņš būs nākamajā festivālā, mēs nezinām. Nākamais festivāls būs, bet man ir jāsapērks halāti. Un viskija glāzes, jo, protams, pēc tam nekas nebeidzās. Mums bija ļoti skaista diskusija. Paldies Kaņepes kultūras centram, kurš palīdzēja noorganizēt šo te diskusiju, kur man likās ļoti interesanti tā filozofija no policijas puses, ka citi festivāli ir tāda laba, saskatieties uz citiem festivāliem. Tur ir noziegumi, jā, maz narkotikas, bet klapē viens otru, ļoti daudz kaušanās. Nu, tas taču, redziet, labs piemērs. Nu, ko jūs tur pīpējat? Marihuānas vai kauties, ja? Un, protams, kad un es viņam saku, mēs neiestājamies par nelikumīgām darbībām. Mēs neuzskatām, ka ir labi nekauties, nelietot narkotikas. Mums arī neliekas normāli būt rasistiem un būt rupjiem un iesist mūsu vietējiem cilvēkiem un darīt visu šīs lietas un neuzņemties atbildību. Bet, protams, ka mēs bijām pilnībā, ignorēti. Tur dialogu izveidot ir vienkārši neiespējami. Un uz jautājumu, vai jūs esat rasisti, vai jums ofisā, vai jums policijas ieceknī ir kaut kādās sarunās bijis rasisms, policists atbildēja, ka mums nav rasisms, mums viens cilvēks ir čigāns. Un Igaunijā, starp citu, arī strādā čigānu policijā. Tāpēc mēs rasisti neesam. Labi. Skaidrs, labi. Nākamreiz sauks viņu par Romu tautības cilvēkiem. Un pēc tam man bija arī es biju uzaicināta no kultūras ministriem un uzaicināju uz ministriju, uz ārkārtas sēdi, kur man principā tika pateikts, ko tu, meitenīte, saproti? Tā es tur tā sēžu un ko tad es kā meitenīte vispār saprotu. Un kas man likās tā ļoti interesanti, kad policijai tika izrādīts par to, ka robežsardz māksliniekiem saukt īsti nevajadzētu, ka tas tā bišķi pēc Banānu republikas izklausās. Uz ko es arī pieminēju, kad visas šīs te vīzas māksliniekiem tika iegūtas caur mūsu pašu biedrību, caur kuru mēs arī bijām ieguvuši licenci pasākumam, un šo visu varēja nokārtot ļoti daudz citādākā veidā. Arī pret to bija ļoti stingra nostāja. Mēs darījām pareizi. Jāskatās, kas notiksies šobrīd. Man arī pašai ir tāda maza neizpratne par to, kāpēc mazus festivālus šādi rausta un lielākus pasākumus nē. Kaut gan, man liekas, tas nozieguma pietāte ir bišķi arī citādāk. Mēs šogad paņemsim pauzi, bet Skujens mūžai noteikti ir jāturpina dzīve, tur ir tik daudz, tur skaisti tā amati, tur ir pamperi, visi ir sadedzināti, ja, un viss tur ir, tur vēl ir šīferi, ko vākt, bet tur noteikti ir ļoti daudz lietas, ko darīt, bet
Jā, šogad nē, bet gan jau nākamgad. Bet es no savas puses iesaku, labāk ir aiziet uz to festivālu, neorganizēt. Paldies! Mairita, paldies tev, ka dalījies, ka atbrauc uz Valmieru kopā ar mums, ka izstāstīji par to, kā tev iet Skujienas mūžā. Mēs ļoti ceram, ka tur vēl būs daudz krūtu un foršu pasākumu, un, protams, mēs visi ceram un gaidam uz to brīdi, kad tev būs savējā atsevišķā stand-up tūra vai tūra kopā ar Santu. Tā, turpinām. Un trešais stāsts nāk no cilvēka, kam es sekoju Instagramā jau ļoti, ļoti sen. Viņa ir ārkārtīgi radoša, dara visādas lietas. Viņai netraucē ne Covid, ne tas, ka viņa dzīvo laukos, ne tas, ka viņa dzīvo pilsētā. Viņa ir tāda sieviete. Es nezinu, man liekas, ka mēs visas sev gribētu tādu draudzeni, kā Ilze Tigule. Un viņas stāsts ir, ko par naudu neizdarīsi. Ir tā, kā īstena latvietes pirms kāda laika aizgāju kārtējo reizi pie astroloģijas, pie jaunas nomainīju. Un otrā lieta, ko viņa par mani pateica, bija, tev nav humora izjūtas. Tāpēc, ja jūs smiesieties, zināšu, ka tas būs ar žēluma. Bet vispār tas, ko es vēlos pateikt, ir stāstīt vispirms par pozitīvus. Ne tikai nevajag čurāt kleitā, bet es biju palikusi stāvoklī ar savu pirmo bērnu. Es aizbraucu uz pozitīvus, es zinu, ka es nevaru dzērt. Visi draugi no manas mašīnas ir savukārt sadzērušies, atslēga ir kaut kur. Un man ļoti, ļoti vajag čurāt. Un man ir prieka bikses. Ja jūs nezināt par šādu brīnišķīgu griezumu, prieka bikses ir tādas ar to zemo stakli, jo parasti viņas velk cilvēki, kuri ir ļoti priecīgi, un viņās nevajag čurāt. Jo tad, ja tu notupies, viss aiziet uz aizmuguri. Jā, tā es pavadīju pozitīvusu apčurājusies, bet mani neviens nepalūdza uzstāties. Tātad tāds ievads. Paldies, ka nesmieties. Mana meita nesen, tā pati vecākā, ar kuru es biju stāvoklī, kad es biju jaunāka nekā tagad, teica, mamu, zini, tev bija ļoti jautra jaunība. Tev kādreiz bija jautra dzīve. Tad es stāstīšu par to, kā bija senāk. Un es stāstīšu jums par to, ko es esmu darījusi par naudu. Man ir bijušas ļoti dažādas profesijas, bet ir bijušas arī tādas haltūriņas. Un tā, lai jūs iedvesmotu, ka vecums nav šķērslis, es esmu strādājusi par rūķi Ziemassvētkos bērnu dārzos, un vislabākais bonus bija tas, ka es nezinu, vai es strādāju tavu bērnu dārzā, bet man samaksāja vienlatniekos. Iespējams, ka tas radīja robu kāda ceļojuma budžetā. Es esmu šad tad domājis par to, kuru cilvēku mājās ir, svešu cilvēku mājās ir manas fotogrāfijas. Jo vienu reizi es Valentīna dienā, 3 dienas pēc kārtas, fotografējos ar svešiem cilvēkiem, tērpusies baltā triko ar spārniņiem. Un tā es ik pa brīdim aizdomājos, kura tātad skapī tajā sekcijā es stāvu. Par triko runājot, es esmu 2 reizes pelnījusi naudu, guļot kaila tīklā, tā virs cilvēku galvām. Es jau biju tādā apzinātā vecumā, man jau bija viens bērns, bet nauda bija tā pašvakāka, un man piedāvā, klausies, ir Cēsu mākslas festivāls, un tur ir tāda performance, kur ir jāguļ tādā tā kā zvejas tīklā kailai. Tā es, lai man nebūtu garlaicīgi, uzaicināju savu labāko draudzeni. Un mēs gulējām kailas atklāšanā, kur zem mums cauri gāja ļoti, ļoti daudz cilvēku, mēģinādami pieskarties mums. Un ļaudis runā, ka brāļi žagari sadarēja, vai es esmu vīrietis vai sieviete. Bija brīnišķīgs notikums.
tāda māmiņa, kur viena audzina bērnu, naudas atkal, tā kā tuvojas mēneša beigas, un tā pašvakāk, un domāju, ko lai sadara. Un viena mana paziņa saka, klausies, es tur strādāju tādā mākslas centrā, mums vajag vadāt mākslas zinātniekus pa Latviju, vai tu gribētu? Un es piekritu, es vadāju veselu mēnesi mākslas zinātniekus pa Latviju, līdz ņemot savu labāko draudzeni, kura sēdēja blakus, kurā ir tiesības, jo man nebija. Bet es ļoti labi māku braukt. Tā kā arī tāds darbiņš bija, viņi nezināja, ka man nav tiesības. Līdz ar to es gribu jūs iedrošināt uz to, ka neapstājieties pie kaut kādiem šķēršļiem, jo tieši tāpat kā es Džemai piekritu stāvēt šeit un tā, lai jūs un man ģimene piedzīvo sveškaunu, vispirms pateikt jā un tad izdomāt, kā to darīt. Tādā veidā es nezinu, kāda iemesla dēļ man zvanīja Latvijas televīzijas direktors kādu dienu un saka, klausies, tu gribi uzfilmēt 4 tādas īsas filmiņas 4. maija svētku ietvaros, tāds tā kā reklāmiņas, kā svinēt, kā mēs svinam. Un es saku, jā, protams. Un es nolieku klausulu, un es nekad neko neesmu filmējusi. Kādā sakrā viņš man ir piezvanījis, bet es uzfilmēju. Līdz ar to es esmu uzfilmējusi 4 filmiņas, kuras pārraidīja Latvijas televīzijā. Un jā, tas arī tāds piedzīvojums, jo mēs vienā brīdī, tad, kad mēs pieaugam, mēs izdomājam, ka mēs beigsim rotaļāties. Un mēs bieži vien sevi apzogam ar to, ka es taču esmu pieaugušais, tur nevar darīt to, nevar darīt šito, bet īstenībā dažreiz es jūs gribētu iedvesmot, pateikt jā, un tad izdomāt, kā to darīt, jo tas īstenībā ir diezgan jautri. Jā, vienkārši parotaļāties. Tātad tas ir tās lietas, ko es esmu darījusi par naudu, kas ir bijušas varbūt tādas haltūriņas, bet par tādām problēmas situācijām. Ir tādi cilvēki, kuri parasti iet uz ballītēm un kuri grib, lai viņiem uzrīko ballītes, un tad ir tie cilvēki, kuri paši uzrīko ballītes. Un tas pats man vienmēr ir šķitis ar tādām lietām, kur tu strādā, kādus darbus tu dari. Un man vienmēr tādi darbi, ko es esmu lielākoties darījusi dzīvē, ir bijuši saistīti ar problēmu risinājumiem. Un tādā veidā es pirms 6 gadiem izdomāju neiespringšanas nometni. Neiespringšanas nometnes pamatā bija tas, ka tu nezini, kas tur būs. Tu vari maksāt vai vari arī nemaksāt bez ezotēriskā bullshita. Jā, un tas ir kaut kādā vietā, kur tu nezini, kur tas ir. Es izsūtu noteikumus, un visi kaut kā noticēja, ka tas ir baigi forši, un pieteicās. Pieteicās 100 cilvēki. Tas noteikums bija tāds, ka ir jāatsūta man vēstule un jāapraksta savu mīļākā lieta. Un tad viņas īstenībā to nemaz nezina, bet es atlasīju visas, izsvītroju visas, kas raksta ar gramatikas kļūdām, visas, kas fano par mani, un visas, kas beidz vēstuli ar lai top. Tādā veidā es brīnišķīgi atlasīju 16 sievietes, un šī grupa īstenībā arī ir palikusi, un mums katru gadu vismaz pāris reizes ir neiespringšanas nometnes, viņas joprojām man uzticās. Nezinu, kādā sakrā, bet tā mēs rotaļājamies. Jā, par tādām problēmu risināšanām man ļoti, ļoti, ļoti patika Covid laiks. Tas man bija tāds biznesa triumfa, vienkārši tāds yes. Es nezinu, kāpēc to nedarīja neviens aktieris, bet es ierunāju apsveikumus. Es ierunāju video apsveikumus. Un tas īstenībā bija gan jautri, gan arī tīri tā finansiāli forši. Piemēram, var rudens kokiem lapas notraukt, bet sirds tā mūžam jauna paliek. Sveicienus no Cēsu puses, Džemai sūta radiņi un tam līdzīgi. Lūk, visiem patika, bija jautri. Jā, un tāpēc es jūs visus iedvesmotu. Es ceru, ka es jūs visus kaut nedaudz iedvesmoju
rotaļāties un būt nenopietnākiem, meklēt problēmās drīzāk risinājumus nekā palikt tajā problēmā par spīti tam, par spīti situācijām, visam pārējam. Un skaidrs, ka, kā mēs ar Džēmu pirms visa šī pasākuma runājām, protams, ka forši ir nedomāt par naudu un ļaut, lai viņa nāk pie mums, bet tā var runāt tikai bagātas bezdarbnieces, bet tas, ka pienāk vienā brīdī tas vecums, kad īstenībā gribās darīt to, ko gribās darīt. Un to es arī jums novēlu, lai jūs darītu to, ko gribās darīt, kaut vai brīvajā laikā. Paldies, Ilze, par to, ka dalījies. Pati Ilze par sevi saka, ka viņa ir bezdarbniece ar miljonus pienākumiem, izdzīvošanas un uzdzīvošanas eksperte, problēma risinātāja, neiespringšanas nometnes dibinātāja, ir riktīgi vienkārši cilvēks un daudz bērnu mamma, kurai bijušas simtiem profesijas, un tā patiešām ir. Ilze, man šķiet, tu mūs visus rītīgi iedvesmoji. Jāiet meklēt darbs, man liekas, ne? Ko te daudz sēdēt? Pirms jūs ejat meklēt darbu un domāt par to, ko jūs varētu radoši un krūti izdarīt, neaizmirsiet nolaikot, nošērot mūsu podcastu. Ierakstīt komentārā, tas ir labākais, ko es savā mūžā esmu dzirdējis. Aizrakstīt saviem draugiem, pasakiet viņiem, ka jūs ar viņiem vairāk nedraudzēsieties, ja nākošajā tikšanās reizē nevarēsiet runāt par to, kas bija pēdējā epizodē podkāsta Muša. Ja jums ir tas naudas maiss, stiepiet viņu pie mums un sakiet, mēs gribam būt jūsu sponsori un dot jums 100,000 eiro, 10,000 eiro, kā kuram, jā? Vienkārši naudas, mēs atvērsim vēl vienu kontu, ja naudas būs pārāk daudz. Un sūtam jums bučiņas. Es, Džēma Sudraba un pārējās podcastu veidotājs un veidotājs Mārta Herca, Anna Katrīna Elme, Anete Valaine, Agata Mežule un Linārds Romka. Atā! Bučiņās!